29. un 30. maijā Lietuvas pilsētā Pluņģē notika jauniešu netradicionālā sporta pasākums Lielā balva. Šis pasākums notika Eiropas Savienības struktūra fondu 3. mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība, Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas 2007–13. gadam projekta numuru LLI 045 Cross Border Cooperation between Pluņģa and Bauska Joint Sports Activities and Bases for Future ietvaros. Projekts tika sagatavots ar mērķi veicināt pārobežu sadarbību sporta aktivitātēs un uzsvaru liekot vairāk uz netradicionāliem sporta veidiem. Šīs nav pirmās sacensības. Pagājušo gadu bija divas treniņu sacensības Bauskā, florbolā un ripkā, kas ir lietuviešu nacionālais sporta veids. Un bija arī sacensības šeit Pluņģē, netradicionālos ūdens sporta veidos. Tā kā mūsu jaunieši jau ir tikušies un jau iepriekš, jau pagājušā gadā. Projekts sākās 2008. gada beigās un noslēgums šim projektam ir šī gada 30. jūnijas. Šis ir Eiropas projekts, kura pamatā ir pārobežu sadarbības starp Lietuvu un Latviju. Mēs iecerējām sadarboties tieši sporta jomā, atradām partneri Bauskas pilsētu un viss norit lieliski. Lielā balva ir netradicionāls sporta veids un līdz projekta norisē mēs par to neko nezinājām. Tagad mūsu mērķis bija parādīt visiem Lietuvas puses dalībniekiem, kā tas notiek. No savas puses mēs uz Latviju atvedām ripku, ļoti senu spēli, kuru spēlē tikai Žemaitijā. Tā mēs uzzinām vairāk par latviešiem un savukārt latvieši par mums. Lietuviešiem tādas nebija un tieši tādēļ, lai iepazīstinātu viņus, lai parādītu, kādas ir iespējas, tādēļ arī tika izvēlēta šī lielā balva. Un es domāju, ka šodienas pasākums ir izdevies un ir idejas lietuviešiem un varbūt tās iespējas arī nākotnē rīkot kaut ko līdzīgi, kā tas bija kādreiz pie mums Latvijā un kā šodien ir ZZ čempionāts. Jo bērniem un es jūtu, redzu, ka ir interesanti. Sacensībās piedalās 11 komandas, gan jaunāko, gan vecāko klašu skolēni no abām valstīm. Mēs nosūtījām informāciju skolām un fiskultūras skolotāji nodeva to saviem audzēkņiem. Piedalīšanās ir brīvprātīga. Protams, Bauskas skolas bija atsaucīgas un arī lietuvieši bija interesēti, lai šīs sacensības tieši noritētu pie viņiem. Pārstāv šeit Bausku 4 komandas, pārsvarā tās ir pirmās vidusskolas komandas, sākot no 9. līdz 11. klasē, kuriem ir jau zināma pieredze šo pasākumu norisē, jo ir Latvijas Republikas čempionātos piedalījušies un ieņēmuši nozīmīgas vietas tādīs sacensībās. Mērķis ir parādīt šo sacensību, atraktivitāti un sacensību garu, kāds valda Latvijā, arī Lietuvas kolēģiem. Iepriekšējās sacensībās piedalījās arī vairāk nekā 50 skolēni gan no vienas puses, gan no otras puses. Gan florbola sacensībās, gan arī šeit netradicionālajās ūdensporta sacensībās. Draudzīgo spēļu laikā jaunieši lieliski pavadīja laiku un uzzināja daudz interesantu viens par otru. Izrādījās, ka lietuviešiem kā pārsteigums bijis arī novusu spēle. Lietuvieši līdz šim nespēlēja novus, un viņi bija, un redzot pie mums šo spēli, ir ieinteresējušies un jau ir nopirkuši galdu un sāk mācīties spēlēt, un ir pamats domāt, ka šī spēle arī kļūs populārāka vismaz pierobežas rajonos Lietuvā. Spēcīgi pretinieki. Man liekas, ka jā, ātri arī. Kurš vinnēs? Es domāju, ka mēs vinnēsim, jo mums ir nedaudz lielāka pieredze, jo lietuviešiem šī ir, kā mēs sapratām, viņi pirmo reizi ar tādām atrakcijām nodarbojas, mums jau tā nav tomēr pirmā reize. Šie piepūšamie jau arī ir no Latvijas vesti, un tāpēc, jā.
Un jūs jau arī netiekaties pirmo reizi, viņi bija arī Bauskā, ja? Jā, viņi bija Bauskā, mēs spēlējam tad viņu nacionālo sporta veidu to ripku, ko spēlējam arī vakar. Diezgan interesanti. Un kā tur veicās? Nu, tur jau mēs arī, kā jau iesācēji, tur mēs viņiem zaudējām. Ļoti interesantas sacensības. Tādās spēlēs piedalījāmies pirmo reizi un gribējām izmēģināt visas disciplīnas. Visvieglākais bija sumo, bet grūtākais Takešī pils. Varēja just, ka mūsu sānceņš dara to ne pirmo reizi, tāpēc sacensties bija grūti. Nākamreiz būs vieglāk, jo mēs jau būsim tam gatavi. Es domāju, ka ļoti priecīgi esam par šo pavadīto dienu vispār šeit un negāja grūti. Bija diezgan viegli. Mums nebija pretinieki, teiksim tā. ZZ čempionātā mums ir 2. vieta. Finālā tikām, pusfinālā, jā. Un tikām uz finālu un būs vēl fināls. Tur arī domājam nopietni pacīkstēties. Kāda ir jūsu stratēģija īstenībā? Stratēģija? Īstenībā vienkārši. Galvenais ir darīt. Mēs ļoti viegli saorganizējamies, mākam komunicēt savā starpā un vienkārši daram, jā. Mēs beidzam 10. klasi un pavasarī viņam atpūtīsimies. Sākumā dosimies uz ZZ čempionātu, kur domājam iegūt 1. vietu, ceram. Un brauksim uz Itāliju. Jā, Itālija mērķis mūsu. Brauksim atpūsties kārtīgi, kā pienāks kārtīgiem sportistiem.